Es esmu Jānis Grūtups, un es 4 gadus saņēmu Andra Kļaviņa stipendiju, kuru viņš bija veltījis savam krustāvam, Nacionālajā teātra aktierim Ērikam Brītiņam. Es nāku no daudzbērnu ģimenes, es esmu 2. vecākais. Tā 12. klase es zināju no akadēmijas, ka uzņems kursu JRT. Visi zināja, ka tas būs ļoti elitārs konkurss. Un ka Jaunais Rīgas teātris pirmo reizi savā pastāvēšanā uzņem kursu skolos. Un bija zināms, ka visi, kas ir pat aizdomājušies par aktieru profesiju, viņi tagad mēģinās savu laimi un zinot šī teātra estētiku un gaumi, es pat teiktu tādu teātra reliģiju, tad tas pieprasa ļoti dabīgu cilvēku saknē, esamībā vienkārši. Un tad, jā, tas skaidrs bija tas, ka tā konkurence būs ļoti liela. Un tas, protams, man arī bija savā veidā ļoti labs un veselīgs spiediens uz to, ka tas sapnis ir jāpiepilda. Jānis ir tāds īsts cilvēks. Un man tiešām prieks, ka viņš ir mans kolēģis, nu jau kolēģis, vairs nav skolnieks. Un mēs kopā ar viņu spēlējam. Un tad, kad es viņu tā vēroju, gan toreiz, gan tagad, man jāsaka, viņā piemīt kādas senlaicīgas īpašības. Tās, kuras mūsdienu jaunatnē reizēm izzūd. Tas ir tāds zināms pamatīgums un saprašana par savu pienākumu un vietu. Jo tagad, ziniet, ir parādījies tāds nepatīkams vārdiņš, ko lieto ļoti daudzi. Vārdiņš it kā vai tā kā. Nu, es tā kā strādāju, es tā kā aizgāju, es tā kā izdarīju, es tā kā sapratu, viņš tā kā teica, bet Jānis nav tā kā cilvēks. Jānis saprata, Jānis teica, Jānis ir aktieris un Jānis ir zemesargs. Un vēl Jāni raksturo, manuprāt, kaislība. Tas, ko viņš dara kaislīgi. Nevis pa pusei, nevis mazliet, nevis tā kā, bet iedziļinoties un ļoti, ļoti kaislīgi. Ar savu ziedotāju, ar Andru Kļaviņu, mēs vairāk kārtīgi ļoti labi satikāmies un satikām. Šķiet, ka tomēr saknē, protams, tie ir 2 cilvēki ziedotājs un stipendijas saņēmējs, bet no Andra puses bija iniciatīva, mēs tikāmies, viss ļoti forši, bet tomēr saruna jau rodas no 2 cilvēkiem. Un arī, manuprāt, stipendijātam ir jānāk ar savu iniciatīvu. Un tad mēs sākām sarakstīties. Man liekas, ka vēstules ir brīnišķīgs veids, kā veidot to dialogu. Es ziedotājus ļoti cienu un, manuprāt, viņi veids ļoti apskaužam cēlsirdību. Tāpēc, ka viens ir izaudzināt savus bērnus, savu ģimeni, un iedot pūrā pēc iespējas labāku izglītību, bet vēl citiem jauniešiem palīdzēt. Man ļoti patika, ka es izlasīju pirms kaut pusgadu Melānijas Vanagas Veļupas krastā, un tur pēdējā tikšanās starp tēvu un dēlu, Melānijas vīru Vanagu un viņas Almu dēlu. Viņiem te vilcieni tur sabraukšies, un tas tēvs saka, pēdējais, ko viņš tam dēlam paspēja pateikt, ir mācies. Tāpēc, ka tas būs tas, ko tev nekad neviena vara, neviens cilvēks neatņems. Par to ir Vīzelfons. Un tad es domāju, ko vēlēt šajā svētku mēnesī, šajā jaunajā gadā. Un tad es atminējos, ka man mājās ir mīļa grāmata Jetes Užānas dienu grāmata. Elīnas apsītes sastādīti, un tad man likās, ka Cimdu Jetiņa daudz labāk un vērtīgāk ir noformulējis jaunā gada vēlējumu. Tā ir aizgājis atkal 1 gads. Vai viņš bijis labs, to nevar sacīt, bet ka būtu sevišķi ļauns arī ne. Ko viņš atnesīs? Neko sevišķu, vismaz man ne. Kāds būs nākamais? Nezinu. Laimes nav lietas. Nekas nav zīlēts no kā var paredzēt nākotni. To tikai varēs piedzīvot. Ko es vēlos jaunajā gadā? Tā kā vēlēšanās nav ierobežotas skaitā, tad daudz ko.
lai mājās būtu miers, lai debes tēvam pie manis labs prāts, mīlestību vēlētos savai dvēselē, jo tik daudzi pēc viņas tīko, kā ziedi tvīkst lietus rases. Savam prātam to veiksmi, kā salikt vārdus skanīgās rindās. Un kaut manās acīs dabūtu kaut ko no debesu mircuma. Ja nu tas viss piepildītos, tad es nebūtu sev un citiem par apnīkstošu nastu. Kaut tā būtu.